dāmas un godētie kungi, adoramus te Kriste, tevi pielūdzam Kristu un tevi slavējam, kas ar savu svēto krustu esi atvestījis pasauli. Ar šīs ievadiesmas vārdiem, ko jūs nu pat dzirdējāt, mēs sākam lieldienu ieskaņas garīgās mūzikas koncertu. Un tajā skanēs dažāda muzika, kas saistās ar cilvēku vēlēšanos piedzīvot Dievu klātbūtni. Latviešu filozofs Zenta Mauriņa ir rakstījusi, ka cilvēks kultūrai ir divas saknes. Tā ir bijība un līdzcietība. Bijība kaut kā augstāka priekšā un līdzcietība pret vājāko, pret cietiem. Abas šīs intences īpašā veidā atklājas Jēzus Kristus personā. Vismaz kādu to apraksta evaņģēlijā. Taču jūs teiksiet, līdztekus filozofijai un mistikai, taču ir pavasara svētki, kas pazīstam ar visām tautām. Prieks par dabas pamošanos. Jēzus upuris un augšāmcelšanās no kristiešu viedokļa ir visu senāko reliģiju cilvēku cilgu piepildījums, ko dažādos pavasara rituālos cilvēki ir iztēlojušies un mēģinājuši izspēlēt. Šo rituālu un simbolu jēga saistās ar cerību par cilvēku izglābšanos no nāves un ļaunuma. To tad arī nozīmē kūpoli, olīvas zari, zaķi, olas un citi simboli korotājiem lieldienās. Tātad gan bijība, gan līdzcietība, gan brīnumalkas, gan prieks un pašās beigās arī lieldienu gabalas, alleluja. Visu šīs un citas noskaņas es ceru, ka jūs saklausīsiet mūzikā, ko jums šodien atskaņosim. Otrais skaņdarbs, ko dzirdēsiet, ir Johannesa Šveicera Sankta Marija. Svētā Marija, svētā Dieva dzemdētāja, svētā jauno, lūdz Dievu par mums, žēlastības māte, Kristus māte, uzklausa mums, aizlūdz par mums. Soliste Jolanta Strikaite, diriģē Aivars Opincāns, dzied vīru koris Fraternitas Cori Rigensis, kora brālība no Rīgas.